Augusta prognoze jaunavām. Jaunavas izskatās, ka augusta mēnesī ļoti daudz domās par ceļojumiem, par ārzemju braucieniem, iespējams, plānos ceļojumus, varbūt plānos līdz gada beigām, kur varētu izdoties, varbūt jau plānos nākamajam gadam, bet ļoti ārzemju tēma būs aktuāla. Tāpat arī izskatās, ka jaunavas ļoti daudz ko pētīs, analizēs, lasīs, iespējams, arī saistībā ar ceļojumiem, varbūt arī kaut ko saistībā ar mācībām, domās un rūpēsies par savu veselību. Ļo ļoti piedomās pie veselīgāka dzīvesveida, pie režīma, daudz domās par sportošanu, varbūt to, ka vajag uzsākt sportot vai atsākt sportot, bet tā kā ļoti pastiprināti piedomās pie veselīgāka dzīvesveida. Iespējams, arī apmeklēs kādu ārstu, kādu speciālistu, bet tas viss tādā labā gaisotnē, ne tādā ziņā, ka draud kādas nopietnas problēmas. Tām jaunavām, kam ir mājdzīvnieki vai kuras vēlas mājdzīvniekus, tad augusta mēnesis ar šo tēmu ļoti aktualizēt. Tātad kāda jaunava var izdomāt iegādāties mājdzīvnieku, varbūt kāda izdomā jaunava aizbraukt uz patversmēm, izstaigāties kopā ar kādu dzīvnieciņu. Un tad varianti ir dažādi, daudz un dažādi. Tāpat vēl jaunavām. Vienkārši muša. Tā, muša man nosit no domas. Jaunavas augusta mēnesī noteikti arī pastiprinātāk pievērsīs uzmanību savai garīgai izaugsmei, iespējams apmeklēs kādu retrītu, kādu pasākumu, varbūt kādu pirts rituālu, bet tātad te būs veselības uzlabošana gan fiziskā līmenī, gan arī tādā emocionālā un mentālā. Es teiktu, ka tāds darbīgs mēnesis, protams, arī jaunavas strādās augusta mēnesī, kur bez tā. Darba arī būs daudz, iespējams, kaut kādas emocijas sagādās padotie, ja tādi ir, tad tie var sagādāt tieši patīkams emocijas, nesliktas, patīkams. Un tālūk.